Mūsdienu digitālajā laikmetā personas datu aizsardzība ir kļuvusi par vienu no būtiskākiem aspektiem uzņēmumu darbībā. Tā kā personas dati ietver jebkuru informāciju, kas saistīta ar identificējumu fizisko personu, to aizsardzība ir svarīga nevien morāli ētiskajā aspektā, bet arī noteikti likumos. Piemēram, vispārīgā datu aizsardzības regulā un fizisko personu datu aizsardzības likumā abi nosaka stingrus kritērijus personas datu apstrādei un nodrošina datu subjektu tiesību aizsardzību. Salīdzināsim tavus privātos datus, tavu personīgo informāciju ar mājokli. Tu taču nevēlies, lai tavas prombūtnes laikā un bez tavas atļaujas pa tavu māju vazājas nevēlamas personas un grābstās gar tavām personīgajām lietām. Līdzīgi arī uzņēmumam jāaizsargā personas dati, kurus tu vai kāds cits viņam ir uzticējuši. Glabājot klientu un darbinieku informāciju, uzņēmums kļūst par šīs mājas apsargu, kuram ir jānodrošina, lai durvis, datu drošības sistēmas, tiktu atvērtas vienīgi piederošām personām un tikai tām darbībām, kuras tām ir deleģētas. Tavi personas dati ir jebkura informācija, kas identificē tavu personu vai ļauj to identificēt. Tas ietver, bet neaprobežojas ar vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, IP adresi un tā tālāk. Personas datu aizsardzības likumiskais regulējums aizsargā tevi, piemēram, no identitātes zādzības, kas var notikt, kad pretlikumīgi tiek iegūta personīgā informācija. Identitātes zādzība nav nekas nereāls, tā var radīt nopietnas finansiālas un emocionālas sekas upurim. Tādēļ pret personas datu aizsardzības regulām ir jātiecas nopietni. Tāpat personas datu aizsardzības pasākumu uzņēmumā mūsdienās ir viens no uzņēmuma turpmākās pastāvēšanas nosacījumiem, lai aizsargātu klientu un darbinieku informāciju, kā arī lai saglabātu uzņēmuma reputāciju. Datu noplūdes vai citi ar to saistīti pārkāpumi var radīt finansiālus zaudējumus. Vispārīgā datu aizsardzības regula paredz sodus līdz 20 miljoniem eiro vai līdz 4% no uzņēmuma gada apgrozījuma, atkarībā no tā, kurš no skaitļiem ir lielāks. Bet nekas no tā nenotiks, ja uzņēmums ievēros attiecīgos normatīvos aktus. Atceries, ar vārdiem uzņēmumam ir jāievēro, ir jāsaprot, tieši tev, kā uzņēmuma darbiniekam, jāievēro vispārīgā datu aizsardzības regula un fizisko personu datu aizsardzības likums. Turpmāk tev izskaidrošu likumos izmantoto terminoloģiju un personas datu aizsardzības normatīvo regulējumu. Tu iepazīsies ar personas datu apstrādes principiem un kā personas datu aizsardzība izpaužas dažādās ar uzņēmumu ikdienas darbu saistītos procesos un, protams, izskaidrošu par iespējamajām sekām, gadījumā, ja personas datu regulējums tiek ignorēts. Īpaša uzmanība tiks veltīta šo normu īstenošanai atbilstoši tava darba pienākumu veikšanas specifikai.